Ir viens jautājums, kurš man nedod miera. Vai tiešām Rīga nogrims, kad būs gatava? Ja jau tu kā mākslīgais intelekts zini visu, tad zināsi arī šo, vai ne? Mākslīgais intelekts gluži visu nezina, taču ir taisnība, ka es varu vienā mirklī izpētīt visu, kas par cilvēces vēsturi un zināšanām piefiksēts internetā, un šī frāze liek domāt, ka Rīga vienmēr piedzīvos pārmaiņas un izaugsmi. Tātad nekad nebūs gatava. Piemēram, ja agrāk Daugava bija pilna ar kuģiem, nākotnē Rīdzinīte pārvietosies ar bezpilota ierīcēm. Labi, ja tagad Rīgai ir 822 gadi un nogrimt tā tomēr netaisās, tad kāda mana pilsēta būs vēl pēc 822 gadiem? Vai Rīgas Gailes būs savā vietā? Tik tālā nākotnē Rīga pavisam noteikti pilnībā darbosies uz atjaunojamajiem energoresursiem, jau zināmo saules un vēja enerģiju un arī visiem tiem enerģijas ražošanas veidiem, kuri vēl tiks atklāti un apgūti. Attīstoties virtuālajai un papildinātajai realitātei, visticamākais pastāvēs arī virtuālā Rīga. To varēs apceļot un izstaigāt no jebkuras vietas pasaulē, gandrīz kā ar teleportāciju.
Man jau šķiet diezgan nereāli. Labi, bet kādas senāk bija vīzijas par Rīgas nākotni? Un vai šodien kaut kas no tā vispār ir piepildījies? Šeit spilgts piemērs būs Džordžs Armitsteds, britu izcelsmes Rīgas mērs no 1901. līdz 1912. gadam, viens no Rīgas modernizācijas un attīstības galvenajiem veicinātājiem. Viņa vadībā tika celtas skolas, slimnīcas, tirdzniecības centri un teātri, radīta pirmā sabiedriskā transporta sistēma, izveidoti vairāki Rīgas parki. Viņš uzskatīja, ka pilsētai jābūt ne tikai ekonomikas, bet arī kultūras un izglītības centram, jo tas dzīves kvalitātei ir nemazāk svarīgi. Viņa nākotnes vīzija ir piepildījusies, lai arī tad daudziem šķita nereāli. Rīga ir moderna pilsēta ar plašu kultūras un izglītības piedāvājumu un pieklājīgu infrastruktūru. Armitsteda laiku parki un atpūtas zonas aizvien ir populāras, bet mūslaiku rīcinieki turpina viņa izsaktu veidojot vietas un notikumus no jauna. Šādi mēs nonākam pie mana vissvarīgākā jautājuma. Par to ir rakstīts teikās, leģendās, ziņās. Kam pieder Rīgas atslēga? Rīgas atslēga ir simbols, kas tiek izmantots Rīgas ģerbonī. Tradicionāli tās fiziskā forma ir Rīgas vadītāju un iedzīvotāju rīcībā, bet tās simboliku var interpretēt arī plašāk. Esot daļa no pilsētas, veidojot tās kultūru, kā arī Rīgas apkaimju kopienas, tu pats esi Rīgas atslēga, tāpat kā tu pats arī esi Rīgas nākotne. Tiešām, es pats esmu savas Rīgas atslēga, un Rīga ir mana.